Siliņas demisijas neiespējamā misija, jeb Siliņa forever. Par Stradiņu slimnīcas būvniecības 60 miljonu sadārdzinājumu atbildīgo nav. Izrādās, ka valdība var noslapenot jebkādu informāciju. Ierobežotas pieejamības statusa noteikšana dažādiem dokumentiem un informācijai jau kādu laiku ir valdības partiju, tā teikt, labā prakse. Ko tas nozīmē realitātē? Proti, ja Saeimas deputāts vēlas noskaidrot kādu informāciju un vēršas atbildīgajā ministrijā, protams, ka viņš saņem atbildi, bet jautājumos, piemēram, par Rail Baltica, šī atbilde var atnākt, tā teikt, zem grifa ierobežotas pieejamības. Deputāts ar to var iepazīties, bet neko vairāk. Līdz ar to Latvija pirmajā vietā frakcijas deputāti izstrādāja grozījumus 3 likumos, kas nosaka ierobežotu pieejamību un iesniedz šos likumus Saeimas plenārsēdē. Protams, ka opozīcija šos likumus un grozījumus, lai noteiktu stingru kārtību, kā var piešķirt ierobežotas pieejamības statusu, nepieņēma un noraidīja. Lūk, ko par šo saka mūsu frakcijas vadītāja Linda Liepiņa. Jautājumu, kuru mēs skatījām ilgākā laika posmā, tas ir par slepenības režīmu valsts un pašvaldību iestādēs, dokumentiem, kas jau ir kļuvusi par tādu tā kā dominējošu pieeju. Un ļoti bieži iestādes atsaka informācijas pieprasījumus, norādot uz dažādiem bieži vien visai apšaubāmiem apsvērumiem vai izmantojot argumentus par nacionālo drošību vai personu datu aizsardzību. Mēs jau arī sākotnēji minējām, ka pieprasījums nerezultēsies vien ar balsojumu komisijā un Saeimas sēdē, ka mēs nāksim ar konkrētiem likuma grozījumiem, un šis tad ir pirmais no šīs paketes par informācijas atklātības likumu. Un šajā sakarībā, kā es minēju, mums jau bija šis te pieprasījums, un, protams, ka pieprasījuma komisijā pieprasījums tika noraidīts. Visticamāk, šis pieprasījums tiks noraidīts arī šīs Saeimas sēdē. Taču pieprasījuma skatīšanas gaitā valsts kancelēs darbinieki atzina, un ne tikai valsts kancelēs darbinieki, arī Tieslietu ministrijas darbinieki atzina, ka ir problēmas ar šo. Tātad Latvija pirmajā vietā frakcijas deputāti iesniedza grozījumus informācijas atklātības likumā, grozījums tiesības sarga likumā un grozījums publiskā iepirkuma likumā. Un lūk, ko par grozījumiem tiesības sarga likumā vakar teica Ilze Stobova. Ar šo priekšlikumu ierosinām tiesības sargam pieprasīt un piekļūt ierobežotas pieejamības informācijai, lai viņi varētu pildīt galveno uzdevumu sniegt objektīvu informāciju par notiekošo, par pieņemtajiem lēmumiem. Un ar šo priekšlikumu mēs gribam runāt par tiesisku valsti praksē, nevis deklarācijās. Satversmes 100. pants garantē tiesības iegūt informāciju. Taču ikdienā nereti redzam pretējo. Ierobežotas pieejamības status kļūst par ērtāko risinājumu. Tiesības sarga iesaiste nav formalitāte. Tā ir normāla prakse. Tā ir par to, lai cilvēkam ir skaidra citu institūciju lemtais un izvērtējums. Jo tiesības sargam cilvēki uzticās, un tiesības sargs ir tas, kurš veido šo dialogu starp sabiedrību un pieņemtajiem lēmumiem. Saistībā ar slepenības tēmu Latvija pirmajā vietā frakcijas deputāti vērsās ar pieprasījumu pie Evikas Siliņas, proti ar konkrētiem jautājumiem, kādā veidā tiek noteikti ierobežota pieejamība un kāda kārtība vai vispār ir vienota kārtība valdībā. Protams, ka pieprasījuma komisija, kurā vairākums ir pozīcijas deputāti, šo pieprasījumu noraidīja un arī plenārsēdē balsojot vairākums pozīcijas partijas bija pret. Tā teikt, turpinām slepenot visu, ko vien vēlamies.
Latvija pirmajā vietā frakcijas deputāti vērsās ar jautājumiem pie veselības ministra Hosama Abumerī saistībā ar to, ka Stradiņas slimnīcas 2. korpuss jau kļuvis bēdīgi slavens ar ieilgušo būvniecību un sadārdzinājumu, kas var sasniegt 60 miljonus eiro. Un jautājums bija pavisam vienkārši, kurš uzņemsies atbildību par šo sadārdzinājumu. Saņēmām atbildi tieši uz 13 lapusēm, kas ir ļoti labs piemērs tam, kā papīrs pacieš visu un ierēģi strādā ļoti čakli. Un kas ir atbildes saturā, nav vērts par to pat lasīt. Atbildes saturā vienkāršiem vārdiem sakot ir vainīgo. Pie šī nav tādi ir apstākļi un paldies jums parlamentārieši, ka turat rūpi. Šonedēļ plenārsēdē arī noslēdzās jau 6. mēģinājums pieprasīt Evikas Siliņas demisiju. Protams, ka neveiksmīgi, jo koalīcijas partijas, kaut arī turas kopā kā zāģa zobi, tomēr balsoja pret šo demisiju un pret nobalsoja 48 deputāti no koalīcijas. Un līdz ar to Evika Siliņa turpina vadīt valdību un faktiski arī iznīcināt valsti, kā tas šobrīd jau notiek. Paldies, ka skatījāties un esiet uzticīgi mūsu ziņu kanālam. Tiksimies jau nākamnedēļ, ar jums kopā būšu es, Līga Krapāne. Man pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.